Esiet sveicināti degpunktā. Prezervatīvu uzbrukums. Tā varētu nosaukt Osipoviešu rīkoto akciju leģionāru atceres dienas laikā. Prezervatīvs šodien centās izraisīt sadursmes un nekārtības. Kā mums ziņo no policijas, tad pavisam ir aizturēti 12 gan gados veci, gan jauni prezervatīvi. Vismierīgāk leģionāru atceres pasākumu šodien notika Lestenē. Pasākumā par drošību gādāja vairāki desmiti policisti, taču viņiem darba tikpat kā nebija, jo leģionāri nekādas nekārtības neradīja un neuzradās arī neviens prezervatīvs, kas varētu izraisīt provokācijas un mēģināt pasākumu izjaukt. Kādai kundzei uz balkonu nokrita prezervatīvs, taču sākumā viņa neuztraucās, jo nodomāja, ka prezervatīvs pieder kaimiņiem un viņu noteikti nāks kāds meklēt. Un tad, kad tā nenotika, viņi izsauca pašvaldības policiju. Jāpiebilst, ka aizturētais prezervatīvs klusē. Šoks Gaļezeres slimnīcā. Prezervatīvs ar koka kruķi sit slimniekam, kurš miegājis sāpēm vaidu. Pēc kautiņa pensionāra dzīvība izdzis. Muitnieki ir atraduši kravu, kurā visi rīdzinieki bija sapakoti ceļojumā uz Krieviju, taču izrādās nelikumīgi. Kaķis no rīta devās uz boda iepirkt alkoholu. Viņš stūrēja sev kadiljā, kur nemitīgi taurēja, un notrieca Ventspils mēru Aivaru Lembergu. Prezervatīvs lauzās savas izredzētās durvīs. Degpunkt komandu un arī es personīgi ceram uz tētukas vēdienas šnabīti. Saudzējiet sevi un tiekamies rītvakar.